Ko pusaudži stāsta par savu lietošanu? Pusaudži diezgan bieži no sākuma nerunā tik tieši par savu lietošanu, vairāk lepojas ar to. Bet, teiksim, ja pusaudzis aizvien vairāk uzticis, tad pēc tam viņš stāsta par dažādiem negadījumiem, kas lietošanas laikā ir notikuši, arī par dažādiem nepatikšanām, ko viņš ir piedzīvojis. Un galu galā, ja pieaugušais cilvēks, kurš pusaudzi klausās, ir iekarojis pietiekami daudz uzticēšanās, tad ar laiku pusaudzis sāk stāstīt par īstajiem lietošanas iemesliem, kas diezgan bieži saistīti ar visādām sāpēm, ļoti nepatīkamām pieredzēm savā dzīvē un tam līdzīgi. Ko viņi saka? Kāpēc pamēģināja? Pusauģi diezgan bieži nevar atbildēt uz jautājumu, kāpēc es sāku lietot, jo tas ir ļoti grūts jautājums. Bet viņi netieši izstāsta savu dzīves stāstu, un tad mēs varam kopā redzēt par to, ka tur ir bijuši kādi milzīgi pārdzīvojumi, kuriem viņi nav tikuši pāri. Kaut kādas milzīgas sāpes, kuras ir vajadzīgs aizbēgt no tām sāpēm.